Lietainā sezona ir sākusies, līdz ar to auto kļūst netīrs daudz ātrāk. Ja tavai mašīnai nav uzklāts aizsargpārklājums, tad, lai to uzturētu tīru, tev katru reizi būs nopietni jāpiepūlās. Es zinu, ko tu domā, kāds ir risinājums vest pūlēt mašīnu un uzklāt keramiku par 500 eiro, bet nē, šodien es tev paņemšu līdzi uz pašapkalpošanās mazgātavu un parādīšu, kā tikai par 9 eiro vienā uzklāšanas reizē tu vari iegūt keramikas līmeņa hidrofobu un izdarīt to pats kaut vai pašapkalpošanās mazgātavā. Sākumā veic priekšmazgāšanu, tad uzklāj putas un ar līdzi paņem to mikrošķiedras cimdiņu, pārēj pāri visai virsbūvei. Tas ir svarīgi, lai noņemtu eļļainos netīrumus, kas bez kontakta nenāk nost. Noskalo un uz slapjas virsmas uzreiz klājas spīdumu. Pēc tam atkal ļoti rūpīgi noskalo un efektu redzam uzreiz. Un šāds hidrofobs mums izmaksāja tikai 9 eiro. Ūdens aktivizē spīdumu un skalojot tas pieķeras pie lakas. Tāpēc ir svarīgi mašīnu ļoti kārtīgi noskalot pēc uzklāšanas. Labāk iemet papildus eiro un paskalo vēl. Plēš spīdums, piešķirs tavai lakai papildus dziļumu un spīdumu, un hidrofobs turēsies 2 līdz 3 mēnešus. Ar vienu pudelīti pietiks 2 uzklāšanas reizēm, šajā gadījumā izskatās, ka pat vairāk. Un nav jāklāj daudz, pietiek daži izsmidzinājumi uz vienas detaļas. www.plash.lv